Sveikiņi! Esmu ceļā pie Laura Aleksejeva. Iešu pārbaudīt, vai viņš prot pagatavot zuti Mārutka mērcei. Ejam! Šodien mums viesos būs Inters Busuls ar Kārli Lāci un skaistām meitenēm. Un starp citu viņš šaubījās, vai es varu pagatavot zuti ar mārutkiem un zaļumiem un tā tālāk un tā tālāk. Inter, es tev atbildu. Es varu. Un skatītāji jūs redzēsiet, ko es tūlīt darīšu. Šis ir jūras zutis, kurš ir ļoti liels. Nu ļoti liels. Es viņu pārgriezīšu šādu uz pusēm. Un tā kā grils kurās pilnā sparā, protams, ka to gatavošu uz grila. Vidējo asaku izņemsim ārā. Mums ir jādabūna šī zuša filē. Skaisti pa muguru, gar augšējo spuriņu. Mēs griežam, līdz mums sāk atdalīties filē skaisti. Ja? Skaisti mēs redzam, kā mums top filēja. Šāda tātad izskatās zuša filēja. Viņam ir diezgan daudz saucamās sānu asakas, kuras vēlāk sagatavojot, mēs centīsimies paņemt un izvilkt ārā ar mūsu skaistajām knaiblītēm. Uzberam sāli. Uzberam drusciņu atkal čilī. Un reku vēl drusciņu man ir cukurs. Pipars pievienot nav obligāti. Mūsu grils ir sakarsis. Viss notiek. Un liekam ar ādu uz leju. Vislabākās garšvielas priekš zuša gatavošanas noteikti, protams, ka tas ir sāls. Tie ir kaut kādi zaļumi, kurus mēs pievienosim pēc tam. Bet, principā, vairāk arī nekas nav vajadzīgs. Skatāmies, kas mums notiek ar šo zuti. Ļoti labi jauki skaisti. Liekam uz otru pusi. Un turpinam cepšanu. Tā kā tas mums ir pikniks, mēs noteikti daudz lietas varam arī gatavot ugunskurā. Šobrīd gan mēs izmantojam grilu, jo tā ir vienkārši nedaudz ērtāk. Un mums ir drusku mazāk laika. Savukārt, ja mums ir apkārt ļoti daudz brīvas dabas un ļoti daudz laika un ļoti daudz draugu, tad noteikti, protams, mēs kurinam ugunskuru, mēs paņemam līdzi kaut kādus mazos grilus un tur sākam, daram, taisam, cepam, šmorējam un tā tālāk un tā tālāk. Bet, nu, ķeramies klāt pie mērces. Mērcē nepieciešams sakapātas dilles, piparmētras un, protams, arī vislabākais pasaulē krēmsiers, proti Filadelfijas siers, kuram nav klāts sāls, kuram nav klāt vispār nekādu piedevu. Un šis ir tas slavenākais siers, kur izmanto, protams, ka siera kūkas gatavošanai. Ir, starp citu, vesels pat pavāra grāmatas un konkursi un čempionāti. Ko tad dara ar šo sieru? Attaisam vaļā. Pievienojam klāt. Neliekam visu. Un šeit ir jauns produkts kā 30% krējums. Nu, sāk jau laikam izskatīties pēc krējuma. Mārutki. Arī tos mēs pievienojam klāt. Mārutki jūs taču zinat. Tieva gara skaista sakne, ļoti daudz zemes apkārt. Tiek nomazgāta, nomizota. Tiek uzvilktas brilles un gāzmaska, un tad šie mārutki tiek rīvēti un stampāti, līdz tur rodās sula un beigās skaists biezenīts. Nu, ieelpot blakus mārutku rīvētājiem būtu ļoti grūti. Bet kaut kā viņi to dara, nezinu, liekam klāt. Kur mārutks reiz ir audzis, tur ļoti grūti viņu ir iznīcināt, jo viņam ir apbrīnojama dzīvot spēja. Garšai mēs pievienojam sāli, nedaudz. Drusku piparus, un principā tas arī ir viss. Un taisam skaistu šādu mērcīti. Par to, ka Inters šaubījās, ka mums sanāk šis ēdiens, viņam būs jāgatavo zefīrs ar zemenēm. Šo lielo zutu mēs gatavojam aptuveni 15 minūtes. Protams, līdz stadijai, kad viņš ir gatavs. Galds ir uzklāts, vai var nest zuti? Var. Kad mēs uzliksim uz šķīvi, es domāju, ka varēs. Ja? Un to mēs tūlīt arī darīsim. Sagriezam šādos skaistos gabaliņos. Viņš ir ļoti sulīgs. Atliek pievienot mērci. Paņemam un pārsadzam pāri. Un pa virsu gurķīti. Gurķīti mēs mizojam. Un rīvējam. Vēl pipari pa virsu.
Lai pagatavotu zuti ar mārutkiem un krējumsiera mērci nepieciešams zutis, Filadelfijas siers, krējums, mārutki, gurķis, piparmētras. Gardo zuti iespējams pagatavot 20 minūtēs. Latvijā ir pieņemts uz maizes smērēt sviestu. Mēs šodien uztaisīsim, ko mēs varam smērēt uz maizes sviesta vietā. Mēs esam izvēlējušies labu salskāpu maizi. Mēs esam izvēlējušies pāris interesantas lietas, no kurām mēs varam uztaisīt kaut ko tad smērēt uz maizes un ko likt uz maizes. Mums ir labs aparātiņš. Tas ir noteikti, kad jādara mājās. Šobrīd mēs esam brīvā dabā, bet šīs pastas un mērķis ir jāsagatavo mājās iepriekš. Sāksim mēs ar baltajām pupiņām un gatavosim balto pupiņu pastu. Mums ir nepieciešams šīm pupiņām noliet šķidrumu un likt viņus aparātā. Tagad ir jādabūn garša. Garšai mēs pievienosim klāt nedaudz sāli, drusku brūno cukuru un skaistu tādu tako garšvieliņu, kura patiesībā arī satur nedaudz sāli. Mēs ņemam citronu sulu, spiežam droši iekšā un pievienojam nedaudz ķiplokus. Ķiplokus uz šo daudzumu nevairāk kā divas daiviņas. Veselā gabalā, jo gal galā mēs to visu uztaisīsim tādā viendabīgā, skaistā masā. Drusku maltos melnos piparus. Un tagad sāksies pats interesantākais. Ņemsim olīveļu. Drusku. Un ledu. Jo bez ledus šī pasta nebūs tik viendabīga, kāda viņa būs ar ledu. Vēl drusku čili. Ar jūsu atļauju. Sākam blendēt. Atļaušos pagaršot. Labi. Balto pupiņu pastas pagatavošanai nepieciešams baltās pupiņas, olīveļa, ledus, sezama sēklas, kinza, laimi, ķiploki. Gatavošanai jums būs nepieciešams aptuveni 7 minūtes. Kārli, mēs tikko esam pabeiguši gatavot tās interesantās foršās pastas. Mēs gaidām Interu un es redzu, ka viņš jau šeit stāv. Un čalīs, mierīgi. Čau! Vasals? Čau! Vasals! Zinu, ka mēs taisam foršu un interesantu pārsteigumu 3 jaukām meitenēm. Jā, neteiksim, kurām, vai visi jau zina? 3 jaukām balsīm. Kurai augstāka, kurai zemāka. 3 jaukiem augumiem. Arī augumiem noteikti, jā. Un tāpēc vien mums ir jāpārsteidz viņas ar desertu. Un deserts šodien būs ļoti interesants. Un skatītājiem mēs varam atklāt to, ka šo desertu es esmu aizguvis no vienas ļoti slavenas latviešu dziedātājas, Laimas Vaikuls. Ah, tu! Tā ir viņas torte, bet mēs to torti pārvērtīsim drusciņš šķidrākā konsistencē, proti savādākā tekstūrā. Un tortes sastāvdaļas ir zemenes, zefīrs, saldais krējums, drusku vaniļas cukurs. Mēs vēl pieliksim drusku klāt baziliku. Un, protams, ka ledu. Ja? Un ir 2 jaukas nelielas kokteļu glāzes. Jā, okay. Tātad, puiši, kas ir jādara? Sākam ar to, ka smalcinam zefīru. Okay. Vienkārši šādi. Ja? Liekam iekšā. Tā. Ja? Tas sapratam. Vienu paciņu. Šodien mēs saputosim krējumu kopā ar zefīru. Labi. Aiziet. Lai visu iekšā. Pieliksim klāt vaniļas cukuru. Ar ko ar zemenēm? Ar zemenēm? Jā, Kārli, zini, kas jādara ir? Jātaist, jā. Un tu vari viņas, starp citu, griezt. Vienkārši šņikāt, vienkārši kapāt. Jā. Ok, vaniļas cukurs drusciņi. Aida, jā, Tagad sāk. no. Tā ir. Liela, nav slikti. Jau perfekti. Skatītāji, vienkārši perfekti. Arī neskatoties uz to, ka mēs ar visiem pirkstiem un elkoņiem esam iekšā, bet Paši jau ēdīsim. paši ēdīsiet, jā. Ja Laima nāktu ēst, tad savādāk. Inter, pastāst, bet ko tu parasti gatavo brīvā dabā ēst? Tā kā mēs esam brīvā dabā. Tā īsti latvietis gatavoju latviešu nacionālo šašliku. Jā, labi. Es pieredzu, es teiktu, sašliks. Un ir gadījies, kad iepriekšējos Jāņos mēs uztaisījām ceptas kartupeļus.
Vienkārši. Jā. Jo jūs bijāt aizbraukuši uz Tibetu pirms tam. Nē, mēs bijām aizbraukuši. Atbraucāt atpakaļ, paskatījāties uz gaisu, Tas ir jādara, pateicāt, ka jā, to nedrīkst. Jā, šādi, jā, mēs Man liekas, taisam. ka tas ir smuki. Jā, tas būs labi, viņš pēc tam sasēdīsies. Vēl, ok. Kārli, kad tev sagriezt viss, tad darīja lietas, lūdzu, jā, tā. Nu? Un es varu turpināt, ja? Jā, tu vari turpināt. Nu jā, sašķiks Tu un cept kartupeļus. cept kartupeļus. Principā nekas vairāk nav. Vēl ir gurķīši. Vēl ir Sievas tēvu sēnēm. ēdams sievas tēvu sēnes sagatavotāts, bet principā neko tādu baigu, nu šādu te. Bez šika, jā? Šādu te mēs negatavojam. Un vispār man jau liekas, ka piknikam elektriskie aparāti ir lieki. Bet mēs braucam tūlīt piknikā. Nu, tad mēs Iedomājies, šis ņemsim varētu līdzi. būt arī neelektrisks. Tas varētu būt ar kāju griežams un roku maļams. Es laikam piefiksēju, ka es gatavoju ar bērniem, jā? Jā, esmu gan, jā. Bet tu jā. gatavo ar saviem bērniem? Nu, bērni patiesībā tā baigi nepiedalās Nu, kāpēc? virtuves lietās. Viņi tikai Ziemassvētkiem cepelmiņus, taisa formiņus un tā. Un? Nu, viņiem Bet viņi izdodas. labprāt Bet izrīt viņi šitos zefīrus. Bet viņi labprāt šos te zefīrus rīt cauri. Man arī starp citu, viņi tur klāja galdu. Bet kaut kādas muzikālās aktivitātes Oi, kaut kas jau ir. plānojās. Turās, jā. Nu, Muzikālās aktivitātes. Kad? Nu, šo būs 9. Liepājā, atklāsim šo Jā. te Pūtvējiņu koncertu zāli kopā ar Maestro un Liepājas simfonisko. Lācis un pārējie čaļi nepiedalās. Lācis un draugi nav. Un tad pēc tam lielais foršamiņš Dzintaru koncertu zālē 22. augustā. Visi laipni lūgti. Un tur būs tu, Kārlis, visi. Jā, un vēl tas visi bars. būs. Un vēl tas bars, kas tur ir. Redzi, kā mēs uzspiežam Labi. bišķi laimiņu. Tā Un viss. laimas torte ar laimu. Jā. Eju, Rekords. skan. Mums ir Tā dejojumi. drusku palicis pāri. Šito izdzeram. Nē, Uzaudzējām kuņģi. nē, nekā nedarījām. Paņemam ledu. Nu, tu gan kaut ko pārspīlēsi. Nu, nekā. Kokteilis bērniem. Nu jā, mēs liesim Meitenēm pāri. tas ir. Jā. Un reku, zaļais Vai baziliks. vēl jā? nevajag, vēl divus pieliekam. Nē, viss pie... Nu, divas var. Viss. Labi. Oh, wow, šitas izskatās forši. Oh my God, cik... Mēs esam uztaisījuši baigi labo desertu pārsteigumu. labo. Bet vai jūs esat arī kaut kādu muzikālo pārsteigumu uztaisījuši? Nu, Jā. kaut kādu. Kārli, pasaka Vieglo kādu. kaut kādu, jā? Tikai nesaka, nē. Mums ir pārsteiguma orķestrs. Ejam. Kā arī viņš saucās? Pārsteiguma Ejam. orķestrs. Ejam. Viss. Pa kokteilim rokās. Pa desertam rokās. Iezdzert ārā. Kāpēc Un tu aizējam. paņēmi tubāko? Labi, es nezinu. Lai pagatavotu zemenes zefīrā, ir nepieciešams zemenes, baltais zefīrs, putu krējums, vaniļas cukurs, parastais cukurs, citrons, baziliks. Gatavošanai jums būs nepieciešams aptuveni 10 minūtes. Kopīgām ģimenes maltītēm iedvesmo Maksima.